Liekas, ka priekš mums kā tādiem maziem viņš bija vissaprotamākais un vispieejamākais un visvienkāršākais. Varbūt arī ko gribēt un ko, jā, tā pieejamība visvienkāršākā. Pēdējais, kas mums ir iegādāts un uzbūvēts, tā ir šī oranžērija, kas paredzēta, ka viņi kalpo gan turismam, gan vispār darbības dažādošanai. Jā, mums šeit arī pasākumi notiek. Kāzniekiem ļoti labprāt patīk arī mūsu dārzā. Jā, arī meistarklases. Mēs darām to, kas mums patīk. Ja nebūtu līderu atbalsts, droši vien, ka mēs kaut ko domātu, bet tas nebūtu ne tik ātri, ne tik plaši varbūt. Un tas būtu stipri sarežģītāk, jā. Es esmu projekta cilvēks, man nebija sarežģīti. Man liekas, ka pirmais līderis mums bija zaļā klase, kur bija saliekamās nojumes un tolete, un kas tik vēl tur nebija. Tas godam nokalpoja, un tas mums ļoti labi arī, patiesībā mēs esam ļoti izauguši līderu paspārnē, jo ar tām saliekamām nojumēm mēs sapratām, kura vieta tad tai mūsu saimniecībā varbūt ir vispiemērotākā kaut kādai stacionārai būvei. Jā, tā kā šis tāds ļoti loģisks turpinājums ir. Un vēl līderi mēs esam arī pārstrādē drusku, uzsākot kaut kādu, māju ražošanu mums bija projektiņš.